Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas turnīrā aizvadītas kārtējās spēles. Sporta klubu Rūjiena savā laukumā uzņēma Jūrmalas sporta skolu, kurai tika piedzīvots zaudējums. Spēles sākumā izteikti līderu nebija. Te viena, te otra komanda izvirzījās vadībā. Pēc pirmās ceturdaļas rezultāts atšķīrās tikai par 1 punktu, bet otro ceturdaļu sporta klubs Rūjiena noslēdz ar 8 punktu pārsvaru. Otrā puslaika sākumā rūjienieši izvirzījās pārliecinošā vadībā. Spēles nobeigumā dominēja Jūrmalas komanda, un lai gan rūjienieši pēdējās minūtēs spēja izvirzīties vadībā, pārsvaru noturēt tomēr neizdevās, un gala rezultāts 93-90 Jūrmalas sporta skolas labā. Zaudējam to pavadienu, ko mēs ieguvām, nostrādāt labu aizsardzībā un pārturēt bumbas un iziet ātries uzbrukumus. Tās taktiskās kļūdas pieļaut tie spēlētāji, kuriem ir jāvelk tā spēle. Ja būtu jaunie spēlētāji, tas varbūt piedodams, bet Rezultatīvākais spēlētājs Rūjienas komandai bija Juris Alpevs ar 19 gūtajiem punktiem. 7. novembrī rūjienieši savā laukumā uzņems Olimpisko centru Limbaži. Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.